Latviešu tautas likteņu upe, mūsu māmuļa. Tā tautas dziesmās apdziedāta Daugava. Latviešiem Daugava ir viens no spilgtākajiem nacionālajiem simboliem. Tā ir lielākā Latvijas upe, kas iztek no Valdēja augstienes Krievijā, plūst cauri Baltkrievijai un Latvijai, līdz ietek Rīgas jūras līcī Baltijas jūrā. Daugavai raksturīgas gleznainas dabas ainavas, viena no īpašākajām Latvijas dižvietām un pērlēm Daugavas loki. Upe sākot no Krāslavas līdz Naujanei met 8 milzīgus līkumus. Kā vēsta teika, Daugavu pēc dieva rīkojuma rakuši zvēri. Zaķis bijis pirmais, kas tecējis pa priekšu norādīdams Daugavai vietu. Tā kā zaķim paraža līkumu līkumiem cilpot, tādēļ arī upe met vienu loku pēc otra. Šī unikālā dabas teritorija varēja būt vien kā vēstures liecība. Daugavpilī 80. gadu otrajā pusē notika cīņa pret hidroelektrostacijas būvniecību Daugavpilī, kuru izveidojot būtu apludināta Daugavas augšteces senleja. Lai saglabātu un likvidētu Hes celtniecības gaitā dabai nodarītos postījumus, 1990. gadā izveidoja Augšdaugavas aizsargājamo apvidu un tā teritorijā dabas parku Daugavas loki, kas pastāv vēl šodien. Mums, kā Daugavpils universitātes biologiem, kas ir tepat tūmā, ja, patiesībā šī laikam ir tāda, var pat teikt, svētvieta, ja, jo ja, daudzi Rīgas kolēģi tur skumst un augst pēc Mauricas salas vai Slīteres kaut kādiem siliem un Slīteres kraujas, ja, tad tādam Daugavpils skolas biologam Daugavas loki tā teritorija, kas ir, kas vismaz pāris reizes gadā būtu jāapmeklē, kā tur viss iet, vai kaut kas nav pazudis, kaut kas nav mainījies. Ja. Tā ka mums tā ir tāda, lielā mērā svētvieta. Ļoti bagāta kultūra vēsture te ir. Kaut vai šeit pat mums blakus viens ir pilskalns, Markavas pilskalns. Nākošais Vecrešinas pilskalns, praktiski tepat aiz līkuma šeit pretī ir Vecrešinas pilskalns, Dinaburgas pilskalns. Otrā krastā ir Aizvēņu pilskalns. Tā kā mums ir 20, kā saka, tādas sen apmetnes, vecās apmetņu vietas, kuras Daugavas lokos atrodas. Senkapi, tās pašas geoloģiskie tādi pieminekļi dabas. Tik unikālas vietas Latvijā, protams, nav, jo tā ir vissenākā Daugavas ieleja. Un, protams, ka šīs ielejas pievienotā vērtība ir šie 8 loki. Unikāla vieta Daugavas vārti, kas atrodas starp Slutišķu un Vērvaru krauju, kur upes sašaurinājums ir vien 500–600 metri. Un, protams, ka ar to mēs esam lepni un ar to šī vieta ir unikāla. Gar Daugavas krastiem var saskaitīt ne mazāk kā 200 gravas un 1700 avotu. Lielākie Daugavas krastu atsegumi Vērverus, Lutišķu un Adamovas kraujas pārsniedz pat 40 metru augstumu. 47% no dabas parka teritorijas aizņem meža masīvi. Tieši šeit meklējams vairums sarkanajā grāmatā ierakstīto augu, kukaiņu un putnu sugu. Šādas upīšu gravas, jā, kas varbūt neiznātājiem liekas tāda galīgi nesakopta vieta. Ja? Ir ļoti bagāts ar aizsargājumām sugām un arī dzīvniekiem. Tepat aug gan spožais suņuburkšķis, ja? gan mēnesene, gan lielā raganzālīte un citas aizsargājumas augu sugas. Patiesībā ņemot, kur pat tās lapas viņam tas ir spožais suņuburkšķis. Ja? Es saku, vizuāli mēs te pa viņam staigājam. Ja? Tas, laikam, arī viņš būtu. Jā. Viņš pašlaik, diemžēl, nezied. Jā. Šī te suga spožais suņuburkšķis ir patiesībā ņemot aug tikai šeit, Daugavas ielejā.
ka viņš nesiet, viņš izstās pat parastas nezāles, jā. Viņam ir skaisti rozā lieli ziedi, jā, tādi, taču ļoti dekoratīvi, nav tieši tikai gravās tieši dienvidu austrumu Latvijā. Tad šī patiesībā ņemot, ja mēs tā rēķinātu uz vienu laukuma vienību, Latvijā būtu viena no augu sugām visbagātākajām teritorijām. Man nav špikeris priekšā, bet ja atmiņa neveļ kaut kādas 65 īpaši aizsargājumās augu sugas, tas ir, 30% no visiem valsts aizsargājumiem augiem, jā. Un ja mēs skaitītu kopumā sugu skaitu šeit, jā, tā būtu vismaz puse no visām valsts augu sugām. Tā kā visas šīs nogāzes, Daugavas ieleja, tāpat Graumas aizmugurē, te Kupīte, jā, tās visas ir tās vietas, kur patiesībā ņemot, parastam cilvēkam nejaušot, ir ļoti liels šo unikālo sugu blīvums, jo ir vismaz 3-4 augu sugas, kas aug tikai šeit, ja, kuru vispār nav. Aiz Daugavpils uz priekšu vairs šo sugu nav. Tā ka šis te pēdējais unikālais meandrētais Daugavas ielejas posms, kas ir relatīvi nepārmainīts, ja, kuriem nav uzcelti Hesa ūdenskrātuves un tā tālāk, viņš nav vērtīgs tikai ainaviski, bet viņš ir ļoti, ļoti vērtīgs arī augu ziņā. Gan sarkanā grāmatā, gan arī ministru kabineta noteikumos par īpaši aizsargājamo sugu sarakstu. Un patiesībā ņemot, viņai tā izplatība tāda jocīga. Viņai ir gar jūru diezgan daudz tās jūrmals pļavās. Un tad viņai Daugava ir kā vārti, kā ceļš, pa kuru viņa kāp uz augšu līdz Baltkrievijai. Un tad šis te necelais audziņš, ko var pazīt tikai pavasarī, pašlaik ir pilnos ziedos. Tad, kā jau teicu, tā ir sīpoliņa gundega. Kāpēc tās jokains vārds sīpoliņa? Tāpēc, ka viņai parauga laukā, kā pašam sāknē apakšā ir tāds kā sīpoliņš, jā, paplašinājums. Es negribu plēst laukā pašlaik, jā, tā kā mani filmē, jā, bet tā tas ir, jā. Tā kā šeit Slutišķos, jā, viņi ir diezgan daudz. Tā, ja pameklē, pašlaik redz, viņi ir pilnos ziedos, pēc kādiem pusmēnešu viņi vairs nebūs. Bet jau var, kur pateikt, kur ir jau būtībā jau noziedējis viss, tā ka vēl kāds pusmēnesis viņas vairs nebūs. Tā kā, tāds izstāsts viens no 65 Daugavas loku aizsargājumiem augiem. Kas to ir ietekmējis? Šeit ir labvēlīgi apstākļi augiem, ka šeit ir tik daudz, tik liela koncentrācija. Kas to ietekmējis, te ir vairāk apstākļi. Pirmkārt, šeit ir tāda kā siltumnīca. Jā, stāvi Daugavas krasti, dienvidu ekspozīcijas, jā, un šeit ir ļoti, snāk relatīvi kopā, relatīvi mitras no Daugavas, jā, un tā pašā laikā silts. Jā, tāda, siltumnīciņa maza, jā. Otrais, šeit tomēr ir galējie Latvijas dienvidi. Jā. Ir tāds iedziens aktīvo temperatūru summa botānikā, jā, un tad šeit tā aktīvo temperatūru summa ir vislielākā valstī. Ne Liepājā, ne Rīgā, ne šeit. Un trešā noteikti tā svarīgā lieta ir vietējie ciemati, kuros ir neizmainīti ilgstoši saglabājies tas tradicionālais apsaimniekošanas režīms, jā, ka nav bijis milzīgas ciršanas, jā, nav bijis kaut, rapša lauki ar ķīmiju, nav bijuši kaut industriāli, fabrikas, jā, bet viss noticis ar zirdziņu, jā, ar kaut kādu rokas zāģi, jā, un šādā veidā daba nav milzīgi izpostīta. Dabas parka teritorija kalpo par unikālu ģeoloģiskās vēstures liecību atspoguļotāju. Piemēram, gravas. Tas savulaik izskatījušās pavisam citādāk. Viņi bija vislielāki noteikti, jā. Tas jau tikai tas, kas palicis pāri, jā. Agrākos Daugavas upes veidošanas posmos, kad Daugava bija lielāka un kad veidojās mūsu Latvijas teritorija, tad visa šī grauta ir izveidojis ūdens. Jā. Tā, ka agrāk noteikti plūdi milzīgi upējā. Tais laikos, kad pie Daugavpils bija Daugavas grīva. Tā ka te izstiejas noteikti savādāk. Jā. Šo visu graudu milzīgo veidojas ūdens. Jā. Tur uz augšu, kur aiziet viss. Jā. Tā ir tāda ļoti maza tērcīte. Jā.
2011. gada februārī UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas asamblēja nolēma UNESCO pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā iekļaut nomināciju aizsargājamo ainavu apvidus Augšdaugava, kā Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, kas saglabājama un nododama nākamajām paaudzēm. Tas ir... Vēl, jā. Tas ir kaļķēnās pļaus, un šeit tas augu sastāvs ir ļoti atšķirīgs no citām vietām, jo tās nogāzes, kas ir, viņas ir vēsturiski visu laiku ganītas un pļautas ar rokām, un šeit nekad nav arts. Tāpēc tā zāle ir tiešām pa tiem daudziem gadiem unikāli izveidojusies šī iemesla dēļ, kad tā zeme nav redzējusi ārklu. Un tāpēc tās puķītes liekas, kas tad tas tāds ir, nekā tad nav, vai ne? Bet tajā pašā laikā tikko paies uz teritoriju, kur agrāk ir bijuši tīrumi, vai kaut kāda kultivēt zālē, tur nekā tā vairs nebūs. Un aizsargā ne jau tikai sugas, aizsargā arī dabiskos biotopus, pļaušus. Šajā gadījumā šī ir viena no Eiropas nozīmes īpaši aizsargājumiem pļauju biotopiem. Tas ir tās kalcifilās pļaus. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šeit patiesībā ņemot, teiksim tā, ka, ja tas kādam pieder, tad par to var saņemt vislielākos atbalsta maksājumus, Eiropas Savienības, Tas tie lauku atbalsta maksājumi. Un otrā lieta, kas ir, ka, lai viņu transformēt, teiksim, uzvārtu vai kaut ko uzcelt, tad ir ļoti liels problēmas, Ja tas ir dabas parks, un tad, ja kādam uznāk, uzcelt māju, tas būtu praktiski neiespējami, jo tas būtu jāmaksā kompensācijas par katru kvadrātmetru šīs teritorijas. Mēs arī šaubījāmies vienu brīdi, kad gāja runa par jauno dabas aizsardzības plānu šai teritorijai. Mums bija nedēļas šaubas, vai tas režīms nav pārāk maigi, jo tomēr tas nav liegums, tas nav rezervāts, tas ir tikai dabas parks, Un dabas parkā tas režīms ir diezgan tāds, maigs, teiksim tā, te drīkst ierīkot kailcirtes, te drīkst to, te drīkst šito, bet, ja to dara saprātīgi, nav jau tā, ka tagad mēs te sargāsim visu, neko darīt neļausim, nekāda ciršana, vispār pilnīgi nekā, vai ne? Tā nav. Ja to dara saprātīgi, tad patiesībā ņemot sugu skaits pat palielinās. Jo, kā bija novērots vismaz mežos, ja kaut ko drusciņi pabraukā pacērt, tad tās sugas koncentrēs tieši gar ceļiem un cirsmu malām. Tā ka uz šo mirkli es teikšu, ka apsaimniekošanas režīms ir tuvu optimālajam un, manuprāt, ka dabas vērtības vismaz augziņā tikai pieauga. No Dziesmu kalna virsotnes paveras skats uz Daugavas vārtiem un Slutišķu vecticībnieku sāģu. Tā ir neparasta ar savu senlaicīgo apbūvi un māju rotājumiem. Lai gan vairs netik daudz kā pirms 20 gadiem, tomēr šeit vēl joprojām dzīvo vecticībnieki. No vienas puses ir Daugavas ieleja, no otras puses ir Markovas pilskalns un diezgan tāds kalnains reljefs. Un šī teritorija sanāk nodalīta no apkārtējās pasaules, un tieši šis geogrāfiskais izvietojums ļoti labi atbilda vecticībnieku pašizolācijas tieksmēm. Un tāpēc kopš 17. gadsimta šeit apmetās dzīvot vecticībnieki. Šī sāģa vēl ir īpatnēja, protams, ar savu arhitektūru, jo, ja paskatās, mēs izgājām cauri sāģai un redzējām, ka māju apdare atšķirās, un it īpaši ir skaista logu apdare, kas ir katras mājas vizītkarte, un katrs logs ir īpatnējs, un viņš sāģai arī neatkārtojas. Slutišķa sāģa, var teikt, ir pats populārākais objekts Daugavpils novadā, un populārs tāpēc, ka arī atrodas dabas parkā Daugavas loki. Un ar katru gadu mums pieaug turistu skaits, un par pagājušo gadu, ja runā, tad mums bija Daugavas lokos vairāk nekā 20 000 turistu. Un, protams, liela daļa no tiem apmeklē tieši Slutišķa sāģu. Atpūtnieku lielā interese un blakus esošā muzeja aktivitātes nebūtu netraucējis sāģes pastāvīgajam iedzīvotājam Gavrilam Mihailovam. Ja citi šeit brauc dzīvot vien vasarās, tad Gavrilova kungs ir viens no retajiem, kurš šeit dzīvo visu gadu. Мне веселее, пока людей вижу, а зимой никого не вижу, вот тогда еще хуже. Правильно я говорю? Правильно. Здесь я живу, если сказать, 50 лет, как я живу здесь.
Ну, женился. А жил на горе, там повыше, в другой деревне. Здесь было 22, ну, как хозяина. А теперь никого нет. Только приезжают, как... Правнуки уже. А где пропали люди? Старики поумерли, молодые по городам разъехали. Вот и остались. А чего могу сказать, называют перерывом, это старинный завет богомоления. А так мы русские, как и православные, стали почему? Разницы нет. Но в молитвах сократили. Поменьше молиться, побольше. Slutišķi sāģi ir unikāli ar savu vesticībnieku kultūras mantojumu, ar šo apbūvi. Uz vienas ielas mēs redzam vairākas mājas, kas, paldies Dievam, vēl varbūt šī Latgales zem attīstības līmenis ir saudzējis moderno lietu ieiešanu šajā sāģā. Savukārt Daugavpils novads arī uztur šeit Naujienas novatpētniecības muzeja filiāli, un man arī prieks paziņot, ka tieši šodien no Domas finanšu komiteja pieņēma lēmumu nopirkt blakus esošo īpašumu, ko saimnieki pārdot, un tādā veidā mēs arī paplašināsim šīs vesticībnieku sadzīves ekspozīcijas piedāvājumu, un tādā veidā, es domāju, tas būs ļoti interesanti turistiem. Slutišķu sāģā šobrīd var iepazīt seno vesticībnieku mājokli un sadzīvi. Savukārt, paplašinot sāģu, būs iespējams turistiem parādīt arī kulināro mantojumu un seno amatniecību. Очень красивый парк, очень красивое место, действительно на берегу. И вот как-то так вот, наверное, сложилось столетиями, что действительно вот красивая деревня на берегу Даугавы. Это... Тем более, что она старая деревня, Старая деревня, ну, традиции старые. Это молодежи надо это знать и нести очень дальше. Вот в этой избе посмотреть есть на что, как действительно люди раньше жили. Все это осталось. Вот. Короче, здорово. Очень здорово. Slutišķu sāģa bija tā vieta, kur tika uzņemtas latviešu seriāla Likteņa līdumnieki Sibīrijas ainas. Filmēšanas grupai nebija jādodas uz Krieviju, lai radītu vēsturisku, slāvisku vietas un kultūras atmosfēru. Tepat Daugavas lokos jau vairākus gadu desmitus līdzās pastāv dažādas nacionalitātes, spējot saglabāt sev raksturīgās un kolorītās īpatnības. Лодочка качается, к берегу причалится, к берегу причалится, а любовь кончается. К берегу причалится, а любовь кончается. Pasaules dabas pērle Augšdaugava vilina nevien turistus, bet aktīvā sporta veida cienītājus, laivotājus. Jau otro gadu šeit tiek rīkots Vislatvijas ūdens turistu sajiets Lielais Plosts. Šitās, ne? Šodien foršs laiks, īpriekš laivošanas ideāls vienkārši. Ideāls vienkārši. Nespīd karsta saule, nebūs jāsvīst. Tā Līvā, nes šurp airs krānēt iekšā. Labs tēls. Labi. Man taču ir kārtīgi apaugs. Man ir daudz labāk. Ja nevar apstājies, jā? Tu piesmels.
Es šeit esmu piedzimis, izaudzis un strādājis, un visu savu mūžu esmu šeit pavadījis. Daugava man ir tiešām asinīs, jo no bērna kājas es esmu pie Daugavas gan makšķerējis, gan braucis ar laivām, gan baudījis tos skatus, kas šeit ir. Teikšu tā, ka Daugava tiešām ir man asinīs, jā, un es uz viņas uzaugus. Jā. Tā par sevi saka cilvēks, kura darbs un hobijs cieši saistīts ar ūdeni un Daugavu. Ilmārs jau 2. gadu kopā aicina laivotājus un plosniekus no visas Latvijas. Visiem ir kaut kāds tas savs pamatdarbs un pamatbiznes un kaut kādas nodarbošanās, bet katrs atpūtas veidu meklē savu. Viens kāp kalnos, viens lien zem zemes. Mums atkal vilna ūdeņu, un mēs, kad ir brīvāks laiks, mēs tiešām pulcējamies tādās grupiņās un kolektīvos un braucam pa upēm, braucam brīvā dabā, baudam to, ko mums daba dod. Bet mēs arī sargājam to dabu un kopjam viņu. Un, tas ir tāda miedarbība vai sadarbība ar dabu, ka savā ziņā mēs viņai gan izmantojam, bet savā ziņā mēs arī viņai palīdzam. Esam ieradušies no Saldnes. Kāpēc braucāt no Saldnes? Gribējām kārtīgi atpūsties. Šogad pirmo reizi braucu. Draugiem bijuši vairākas reizes. Nedaudz laiks tāds, kāds viņš ir, bet gan jau būs labi. Kāds tas pirmais iespējas par šo apkārtni Daugavu? Ļoti skaisti. Apkārtni ļoti skaisti, daba arī ļoti skaisti. Tā, brauksim, mēģināsim, kā būs tā būs. No Daugavpils un nobraukt tādā lielā pasākumā, patīkami. Pats esmu ūdensūris, ilgus gadus esmu, tā kā tādai kopības sajūtai jāpiedalās. Kuro gadu jau piedalīties šajā pasākumā? Šajā pasākumā 2. gadu, bet vispār pa ūdeņiem kaut kādi 16 gadi būs jau. Ūdensūristam ir aktīva atpūta, labāk mazākas upītes, bet Daugavas loka, tas, protams, ir dabas skati, Latvijas vēsture, likteņupe. Visnotaļ patīkami, patriotiski arī. Es esmu no Gulbenes, un mēs atbraucām šeit, lai vienkārši pabraukt pa Daugavu. Pirmā reize būs? Nē, jau kaut kāda 5. vai 6. Kas šeit ir tas pirmais iespējas par apkārtni, pa Daugavu? Ļoti liela upe salīdzinājumā ar pārējām. Nebaida tas, ka tomēr uz ūdens, un tas laiks arī nav tāds pārāk labs? Nē, jau izmirkām pirms tam, tā kā vairs nav ko zaudēt. No Ventspils uz Visbiju un jūtas kā komisārs, no filmas peldētājs. Es peldēju. Ar laivām un plostiem, mūziku un jautrām izklaidēm tiek pavadīts 2 stundu brauciens pa Daugavas upi. Es un mana ģimene, mēs esam ļoti lieli laivotāji. Un mēs labprāt piedalāmies pasākumos, kas saistās ar ūdens turismu. Un patiesībā mēs esam no Gulbenes, un mums pašiem ir arī sava laivu noma neliela. Mēs esam laivot LV pārstāvji. Daugava ir liela, protams, un Daugava pati par sevi ir krāšņu, skaista. Bet mēs laikam mēs bišķi tā kā labprāt braucam pa mazajām Latvijas upītēm. Mēs braucam pa mūsu Pēdedzi, mēs braucam pa Tirzu, mēs braucam pa Gaujas augšteci. Ir ļoti, ļoti skaisti. Un mēs esam arī aizrauši ne tikai mūsu ģimenes radus draugus, bet mēs aizrauši savus kolēģus, mana vīrs savus kolēģus, un visi gaida, kad tad mēs atkal uzorganizēsim lielo pasākumu, kad būs laivošana. Pie mums uz vasaras sezonu vidēji atbrauc
no 600 līdz 800 cilvēki, kas izmanto tieši mūsu biedrības pakalpojumus. Bet uz Daugavas darbojas tāpat vēl citi operatori, un ja mēs paskaitām kopā, cik kopā visi tie cilvēki apkalpo, tad es domāju, ka uz Daugavas vidēji pie 3–4 tūkstoši cilvēku apgrozās. Tas ir ļoti labs cipars un priecē, ka cilvēki brauc pie tās dabas atpūšas un ar to ūdeni tādā saistībā nonāk. Ko tā ir šitā? Čiks! Jautri bija, neizpeldējāmies. Tā kā viss kārtībā? Jā. Un no kurienes tad esat? Līvāniem. Visi suni? Jā. Mēs vienmēr ar viņu kopā. Mēs nekad nešķiramies, jā. Un uz ūdens nav bail sunītim? Nē, viņai tīra tas pieņemams. Bieži tā sanāk ar laivām pa upēm? Nē, pirmo reizi. Nu, un kā bija? Nu, tīri neko jautri. Šodien daudz pasākumu, tāda diena notikumiem pilna. Jā, peldētājām es teikšu, ka mēs jau peldam jums virsū. Galvenais norentēties, kurā brīdī mēs lai jums nesabraucam. Katru gadu laivotāji katrā ziņā paliek vien vairāk un vairāk, un kad tā kritīsies jau kaut kā nostabilizēsies, tas nemākam teikt, bet katrā ziņā piekrišana ir. Cilvēkiem ir dūlums, ir maršruts visādi. Daugava grib braukt mazākas upītes, pieprasa, tā kā vajag tikai braukt. Jums pašam, pa kurām upēm tad labāk patīk braukt? Jo mazāk, jo trakāk, jo labāk. Brasla, Abuls, Vitrupe, pagājušajā gadu nobraucam Bego Bolpīti, Aģe. Jā, bet tā strauma ir lielāka? Tur ir strauma, tur ir šķērši, tur ir koki, dabiskie šķērši. Tas nav tā kā Daugavā, te vienkārši var braukt ar ģimenēm atpūsties, ja tur vairāk tā kā kaut kādas adrenalīniņš, ja tā visu laiku kaut kas jādara. Aizrauj. Ar šo var sākt un pēc tam tad uz mazajām upēm? Tieši tā, jā. Šitien var sākt un turpināt citur, un tad var salīdzināt, vai tev patīk pa maziņu upīti braukt vai pa šitādi, ja, tā kā jānobauda visu, un Latvijā es domāju, ka nav iespējams visu nobraukt. Visu, ko var nobraukt laivām, tā kā vajag braukt un braukt. Tie ūdens turisti atkal dalās tādos dažādās grupās. Ir tādi ekstremālie braucēji, kas meklē piedzīvojumus krācēs, kalnu upēs, kas brauc pa pasauli meklēt tādus ekstremālākus nobraucienus. Bet ir tādi, kā es viņus saucu par lēnajiem šļūcējiem, kas vienkārši brauc un izbauda to apkārtni un relaksēs pie tās dabas, jo 4 sienās ļoti grūti nosēdēt. Kad tu esi nostrādājis darba nedēļu, pieelpojies pilsētas tvana un kaut kādas tās negatīvās emocijas, ko jebkurā darba vietā sastopies un saskaries, tad daba ir tas elements, kas atvelk to visu no cilvēka. Un es vienmēr esmu teicis, ka pie dabas brauc tikai labi cilvēki, jo cik esmu saskāries gan ar saviem draugiem, gan ar klientiem, tiešām tie ir labi cilvēki. Daugava vilina turistus un atpūtniekus, tāpēc Ilmārs ir pārliecināts, ka tas vietējiem iedzīvotājiem var būt kā labs biznesa avots, tikai vajag to pareizi izmantot. Es domāju, ka noteikti tās brīvās nišas ir, un mēs aicinām arī iedzīvotājus, kas dzīvo Daugavas krastos. Mēs esam gan gājuši pie viņiem dažiem un lūguši, lai viņi uztaisa kaut kādas apmetnes vietas, jo tas turists, viņam vajag kaut mazu ērtību. Viņam nevajag ne dušas, ne kaut kādas elektroierīces, bet viņam vismaz vajag apmešanās vietu, vajag malku sausu, ko viņš varētu izmantot, vajag kaut kādu vismaz sauso toleti
Un te ir iespēja tiem cilvēkiem, kas dzīvo Daugavas krastos, neieguldot sevišķi nekādus līdzekļus, dabūt atpakaļ ieguvumu no tās teritorijas, kas viņiem ir ap Daugavu. Patreiz tie cilvēki, vai nu viņi baidās, vai nu varbūt tas ir lielais slinkums, mūžīgais pavadonis cilvēka, bet pat mēs esam runājuši ar daudziem tiem zemju saimniekiem. Viņi uz to skatās ar lielu skepsi. Kaut gan tā ir reāla nauda, ko cilvēki, kas atbrauc uz šejieni, vēlas jums atdot. To vajadzētu izmantot un noteikti griezieties vai nu pie manis, vai pie citiem operatoriem, kas ar to nodarbojas. Mēs iedosim jums tos klientus, ieteiksim tās vietas, kur varētu tās apmešanās vietas būvēt. Ir jēdziens, ko man ļoti bieži teikuši kolēģi, ka nav dabai draudzīga turisma. Ja? Ir tikai dabai vairāk vai mazāk kaitīgs turisms. Ja? Tad šai gadījumā viņš ir gandrīz nekaitīgs. Atkarīgs no cilvēkiem. Protams, jā, jo ir neapzinīgi cilvēki, kas tiešām, tā teikt, izraisa kaut kādus ugunsgrēkus vai piegružo cevišķi kaut kādu laivotāju vai copmaņi, jā, kas piegružo Daugavas krastus. Jā. Tas, protams, ka nav nekas izcili labs, bet šai gadījumā tā tomēr nav tā pierīgas slodze, jā, tā nav jūrmalas slodze, kur tiešām tā antropogēnā slodze ir milzīga. Jā. Šeit, es teikšu tā, ieejot mežā, tu nejūti, ka gan ir izpostīts. Jā. Tā nav reklāma šai teritorijai, bet tā vienkārši tas ir. Vai no ūdens Latvijas daba izskatās citādāk? Jā. Patiesībā es vienmēr saku, ka upe katru dienu ir citādāka. Laika apstākļi var būt dažādi. No rīta, piemēram, miglains rīts, ļoti kluss, putnus var dzirdēt, ļoti skaisti ir. Dienā, kad saule spīd un ūdens šļakstēt, var kāpt krastā, peldēties un visu darīt. Un mums vakarā savukārt, kad saule rīt, patiesībā Latvija ir ļoti, ļoti skaista. Mūsdienās Latgalē Daugavas loki un tās teritorija ir viens no iecienītākajiem turistu maršrutiem. Pie tam reizi gadā atpūsties Daugavas krastos ikvienu aicina tradicionālais pasākums – starptautiskais tautas mākslas festivāls Augšdaugava. Tas jau aizsākās 2000. gadā, un šo tradīciju iesāka toreizējā Naujinas pagasta padome. Un mērķis bija nevis kaut kādā veidā naudu pelnīt vai biļetes pārdot, jo pasākums ir nekomerciāls un brīvi pieejams visiem un atvērts, bet, Daugavas notu pašvaldības mērķis ir caur šiem pasākumiem tā, skaļāk pateikt un izstāstīt, brauciet, skatāties, atpūšaties, jo šeit Daugavas lūkos, Augšdaugavas Daugavas parkā ir ārkārtīgi skaistas vietas, ko novērtēt, kur atpūsties, kur gūt enerģiju un baudu. Un es domāju, ka šo pasākumu mums tas arī ir izdevies. Visas dienas garumā festivāls piedāvā daudzveidīgu kultūras programmu. Ar teātru uzvedumiem, dziesmām un dejām uzstājas kolektīvi no kaimiņu valstīm Lietuvas un Baltkrievijas. Kuplā skaitā bija pārstāvēti arī pašmāju viesi no Ogres, Ērgļiem, Īslices, Daugavpils un Rīgas. Mēs esam no Bauskas novada Īslīces pagasta vidējās paudzes deju kolektīvs Līdums. Šādos svētkos piedalāmies pirmo reizi un arī Daugavas krastos šai pusē pirmo reizi dejojam. Ļoti jauki svētki, ļoti jauka iespējas radies un tiešām patīkami. Ceram, ka varbūt ne pēdējo reizi. Esat paguvuši apskatīt apkārtni dabu, Daugavas lokus? Mēs tuvāko, mēs atbraucām šeit tā laicīgi un vismaz te tuvāko apkārtni izbaudījām. Tas ir ļoti skaisti. Mēs par cik nākam no Zemgales līdzenumiem, tad tas mums ir vēl jau vairāk. Mēs ik pa brīdim tur par to ielociņu priecājamies un par to tas mums vienkārši visu sabur. Tas ir ļoti jauka vietiņa. Klusiet jauni, klusiet veci, Dievs ienāca istabā. Klusiet jauni, klusiet veci, Dievs ienāca istabā. Dievs ienāca istabā. Dievs ienāca istabā, vaicā nama saimēnie. Dievs ienāca istabā, vaicā nama saimēnie. Vaicā nama saimēnie. Tas bija nama saimēnieks, kas sēž galda galīgā. Tas bija nama saimēnieks, kas sēž galda.
Vērot un pašiem izmēģināt roku amatu darbnīcās, baudīt ūdens turisma aktivitātes, iegādāties amatnieku un lauku ražotāju labumus, noguršot Latgales tradicionālos ēdienus, smelties spēku un enerģiju no dabas, saņemot profesionālu pirtnieka pērienu. Tā ir viena neliela daļa no Augšdaugavas svētku programmas. Nav jau tā, ka ir pareizi vai nepareizi, tas viss vairāk ir uz sajūtām. Tā, lai cilvēks justos labi. Tā pa lielam. Un zālītes, visas, kuras ir zaļas, kuras tanī brīdī ir pieejamas, visas ir derīgas, vajag tikai saprast, kura ir tavējā un tad to lietot. Bērs jau ir universāls, viņš ir der visiem un viņš ir vislabākais. Un tad pārējo vienkārši piemeklē, paskatās. Liepa vairāk tika pieņemts sievietēm lietot, ozolu tika vairāk vīriešiem, bet tagad ir ceriņu pilni krūmi, tad vēl ievas un viss, kas ir zaļš un kas labi smaržo un no kā cilvēks jūtas labi, to visu var izmantot. Protams, ka bija vērts braukt, jo mēs šodien tā kā kopā ar Daugavpils novada jaunu aģentūru Taka šeit pārstāvjam Višķu amatnieku ciemu, un tieši tāda milzīga reklama, cilvēku daudz, cilvēki tie, kuri šeit dzīvo, bet arī pamanījām, ka ir no Ventspils, ir no Liepajas, ir no Līvaniem un no Ērgliem, tad varam pateikt no visas Latvijas, un tieši šeit ir tāda laba iespēja reklamēt tieši turismu produktu, jo mēs sapulcējamies kopā, lai veidot arī kaut kādu jaunu tieši šeit novada produktu, un tieši ir tā vieta, kur to var uzreiz ļoti efektīvi parādīt. Vai šobrīd cilvēki arvien vairāk un vairāk sāk novērtēt amatnieku darbu, to, ka tas ir roku darbs? Varam pateikt, ka jā, jo interese ir milzīga. Ja daži piestājās vienkārši paskatīties, kā strādā meistari, un tad, kad meistars rāda šito visu savu darbību, var saprast, ka cena ir pamatota, jo materiālu jāsagātavo ar visiem paņēmieniem, lai veidot jāmācās, un tad arī tas novērtēs, jo tieši tā saikne arī rodas tad, kad uz vietas strādā meistari. Paldies! Labi veicās. Paldies! Un pērk labi. Kas tieši interesē vairāk cilvēkus? Mēs pat cik vispār esam pirmo reizi šajā pusē. Un mēs izlasījām aprakstu, ka šodien tāds ļoti plašs pasākums, ļoti liels. Pirmkārt, mūs ieinteresēja vispār, kas šeit notiek. Un tad mēs domājām tā pie reizes patirgojam un pie reizes pastaigājam, paskatāmies vakarā skaistās vietas. Un tas, ko šodien visvairāk pērk, tieši izšuvumi. Telefona makus, tautiskās somas, mugursomas ar izšuvumiem. Tas ir laikam šodien tas galvenais, jā. Arī dvielīšus ar izšuvumiem dzīvo ar prieku. No kurienes esat braukuši? Mēs esam no Siguldas, gandrīz no Siguldas. Mēs dzīvojam Līgatnē. Un tad teicāt, gan tirgoties, gan skatīties. Un to, ko esat redzējuši, kāds tas pirmais iespējas? Mēs atbraucām šorītā labi agri no rīta jau, un tad mēs tā mazrusīm pabraucām pa to ceļu nepareizi mazliet tālāk, ja, bet tad mēs atkal tur paskatījāmies. Bet tad mēs šeit paspējām to apkārt, izstaigāt šeit visu, ja vēl mēs tajā kalnā neesam uzkāpuši, bet mēs ceram vakarā vēl uzkāpt tajā kalnā. Šeit ir tāda ļoti brīnišķīga sajūta, tāda, es teiktu tāda fantastiska viegluma sajūta. Un tad vēl šeit ir meitenes ar tām pirtslietām, kas ir blakus, ja, kurām ir tā sausā pēršana šodien ar tām lapiņām. Un tad es aizgāju vēl uz to sauso pēršanu, tad šodien vispār tā kā debesīs. Kopumā Augšdaugavas svētkos pulcējās vairāk nekā 3000 atpūtnieku. Katrs savai gaumē šeit varēja atrast sev vistīkamākās izklaides iespējas. Svētdiena jauks laiks. Mēs jau 3. gadu pēc kārtas šķiet, ka braucam. Katru gadu tā mums tāda tradīcija. Kas ir tas, kas vilinās šajā braukt? Vienmēr ir amatieru tirdziņš, vienmēr kaut ko var apskatīties, kaut jaunas idejas gūt, un bērnam ļoti patīk, tā kā viss šeit patīk. Kā jums šķiet, cik liela tā vērtība mums ir tie Daugavas loki, Daugava? Ļoti, protams, liela vērtība. Vakar skatījos mājaslapā internetā, Augšdaugava.lv, ka tas ir kaut kas tik unikāls, ka to ir jāapmeklē katram. Mēs esam paši no Daugavpils, tā kā tur neatbraukt, tas būtu grēks.
отдохнуть, посмотреть, поинтересоваться культурой нашей латвийской. Смотрели концерты польского дома, русского дома, латышской национальности. Очень понравилось. Мы 3-й год подряд сюда приезжаем с семьей. Покатались на лошади, постреляли с лука, сын и племянница одели кольчугу, посмотрели. Хорошо можно провести время. Очень хорошо. Мы с семьей каждый год. Спасибо организаторам за это мероприятие. Braucām reklamēt pirmām kārtām arī sevi. Mēs esam atpūtas vieta Višķezers. Un kā tad neatbrauks uz tādu pasākumu, ko novads rīko. Un katru gadu tas notiek, un tā mēs katru gadu ar ģimeni braucam. Kā jums šķiet, vai citiem arī atpūtniekiem ir interesanti braukt uz šejienu, uz šo vietu un ir aizbrauc un ir gandarīti par to, ka, jā, ir skaisti? Es domāju, ka jā, paskatieties paši, jā, cik te daudz visādi pasākumu notiek un paskatieties arī tā cilvēku kultūra, man liekas, tomēr piespiež, jā, jo parasti lielajos pasaules, cik daudz ir atkritumu, viss riņķīgi, paskatieties, cik te ir skaisti, jā, viss tiek momentā sakots, izdarīts, vienkārši atmosfēra laba ir un daudz ko visādas jaunas idejas var pasmelties personīgi. Mēs arī bijām tur, kur jauniešu iniciatīva, ja tur visādas veido paliknīšas un visādi, tik interesanti. Domāju, ka noteikti jābrauc ir uz Augšdaugavas svētkiem. Koncerts bija vienreizējs. Cikos 12. bija sākums un tik tagad vēl un tagad vēl. Vispār jauks laiks galvenais šodien. Rīt bija pavisam bēdīgi. Domājam tā, vai braukt, vai nebraukt, bet patreiz esam apmierināti, saulīt spīt. Skatāmies cilvēki labastīgi, visi ir labi noskaņojumi. Tā patīkami. Patīkami. Kā jums šķiet no dabas cilvēks var gūt spēku, enerģiju? Noteikti. Noteikti. Un tā Daugava, ūdens, tās visas emocijas un pilnīgi no ūdens tāda smarža īpaši pilnīgi nāk. Patīkami. Braucām tāpēc, ka gribējām parādīt ciemiņam, kurš ir no Holandes, latviešu tradīcijas. Tāds bija galvenais iemesls. Kā šķiet, vai ir ko rādīt un ir ar ko lepoties mums arī citu tautiešu acīs? Protams, jā. Vispirms jau arī tā daba, kas šeit ir, neskarta skaista Latvijas daba, arī cilvēki, tradīcijas, dēļas, virtuve. I really like this festival a lot. I really like the folk dances. They seem very happy, very beautiful. Like I'm from Holland, everything is flat, and here you have beautiful hills and rivers. Yeah, it's very nice. Kā jums šķiet, cik liela tā vērtība ir Daugavas loki? Man liekas, tā ir tāda ļoti liela vērtība, kurai nav ne cenas, kuru nevar ne ar ko aizstāt, jo tas ir unikāls kaut kas, kas ir tikai Latgalē, nekur citur tāda nav.